Isaija 59:2. Jūsu pārkāpumi jūs attālina no jūsu Dieva, un jūsu grēki apslēpj viņa vaigu no jums, ka viņš neklausās uz jums. Neatzīts grēks. Otra lieta ir negribēšana piedot. Atcerēties, ka pie negribēšanas piedot arī pieder negribēšana piedot pašam sev. Mēs bieži paši sev esam visbargākie soļi. Trešais ir nepaklausība. Visu, ko mēs lūdzam, to saņemam no viņa, ja mēs turām viņa baušļus un darām to, kas viņam patīkams. 1. Jāņa 3, 21, 22. Ceturtā lieta ir nepareizi motīvi. Te droši vien viens no spilgtākajiem piemēriem mums ir mūsu literatūras klasiķu Brāļu Kaudzīšu Mērnieku laiki. Lai tu dotu mērnieciņa cienīgam tēvam tādu prātu, ka viņš man piešķirtu dziļās ielejas pļaviņu, zirņu kalna tīrumiņas un tās attaudziņas. Gan jau otrs saimnieks, tu jau viņu zini, saka un rāda mērnieciņa cienīgam tēvam, ka tām attaugām vajagot krista viņa robežās. Bet tās jau, kā sacīt, jāsaka no manas puses taisnēs viņa mājas. Bet tu vari likt mērnieciņu cienīgam tēvam, lai viņš dod man tās liekā gabalā. Un otram saimniekam, jeb manam pušelniekam, kura vārds, kā zini, ir Pāvuls, var iedot, kaut kādu gabalu vietā. Un labāk būtu, ja tu, kungs, dotu Pāvulam tādu prātu, kurš dzenas, kā sacīt, jāsaka pēc tām mantām, kuras nāk dvēselē par labu, jo tad viņš būtu daudz gudrāks nekā skriedams, braukdams pēc šās pasaules niekiem un mērnieciņu cienīgu tēvu dažādi pierunādams. Lai viņš labāk domā par savu pēdējo stundiņu, jo nav jau nekāds jaunais vairs. Un labi būtu arī, ja tu sajauktu Pāvulam dienas skaitīšanu, tā ka viņš nezinātu, ka šodien jābrauc šurp. Un ja arī iedomātu, tad iedomātu tu tik vien uz labu vēlu vakaru. Protams, te ir literatūras pērle, jā. Bet ja mēs tā dziļi paskatāmies sevi, es domāju, mums ar reizēm padodas tīri labu uz to pusi, jā. Tātad nepareizi motīvi. Jēkaba 4, 2-3, svētie raksti saka. Tad ir nākamais, 5. ir Dieva gribas pārprašana. To jau es pieminēju sākumā, ka Dievs vienmēr mums kaut ko dod, bet nevienmēr to, ko mēs prasām. Un mums ir jābūt ļoti vērīgam un uzmanīgam savās lūkšanās. Pirmkārt, kad mēs nosaucam tieši to, ko mēs gribam, jo mēs nezinām, vai mums tas labu nesīs bieži. Un otrkārt, tad, kad mums liekas, ka nesaņemam, vai mēs esam pietiekami vērīgi un paskatāmies, kas ir tas, ko mēs nesaņemam. Jo kaut ko mēs saņemam vienmēr. Un te ir vienkārši to, ko es kontemplatīvā lūkšanā saucu par vērīgumu, ir jāredz, ja? Jēzus saka, jums ir acis, bet jūs neredzat. Ja jūs redzat tikai to, ko jūs gribat redzēt. Tātad Dievs var nedot mums to, kas mums var kaitēt. Un Dievam atbildes lielākoties ir vai jā, vai nē, bet varbūt arī gaidi. Tas ir grūti. Gaidi.
Jēkaba vēstule 4:2-3, ja, kur mēs jau pie ķeņšu lūkšanas apstājāmies, viņa runā diezgan skarbi. Jūs iekārojat un jums nav. Jūs slepkavojat un skaužat un nevarat iegūt. Jūs cīnāties un karojat. Jums nav tāpēc, ka jūs nelūdzat Dievu. Jūs lūdzat un nedabūjat, tāpēc kā ar ļaunām sirdīm lūdzat, lai to šķiestu savās kārībās. Labi. Sapratāt, kāpēc jums neatbild, ja? Redziet, pie pareiziem lēmumiem, diemžēl, var nonākt tikai ar nepareiziem lēmumiem. Tāpēc šīs visas lietas uztveriet kā ceļu pie Dieva, nevis kā nosodījumu vai kaut kādu nežēlastību. Jūs lieliski zināt, ka tas, kas mūs nesalauž, mūs padara stiprākus. Ja? Un ja šeit kaut kur bija kaut kādas lietas, ko es nosaucu, ko jūs domājat, tas ir smagi, ja, tas ir viss tāpēc, lai mēs tam izietu cauri, kā teica mūsu dominikāņu tēvs Alberts, ja, lai viņam mūžīgā gaisma atspied. Viņš teica, viņš jūs slīpē tā kā dārgakmeņus slīpē, dvēseles slīpē. Ja? Un tas sāp, cilvēkam sāp šī berze. Bet, jo viņu vairāk slīpē, viņš cieš, ja? Bet viņš kļūst spožāks. Viņš kļūst īsts, viņš kļūst dārgakmens. Kā mums vajadzētu lūgt? Nu, pirmais, ko Jēzus atbildēja, kad mācekļi jautāja, viņš teica, Tēvs mūsu, kas esi debesīs. Un šo lūkšanu mēs droši vien visi zinām, ne? Mēs zinām arī daudz citas rakstītas lūkšanas, un tās visas ir labas un ieteicamas, ja tās ir baznīcas apstiprinātas. Ir brīnišķīgas pielūgsmes formas, katoliskajā baznīcā adorācija, citās baznīcās mēdz būt vienkārši pielūgsme. Grēksūdzes sakraments arī kā kompletorija vai nakts lūkšanas sastāvdaļa ir brīnišķīgi rakstīta lūkšana. Pateicība katras lūkšanas sākumā. Aizlūkšanas. Tās ir lūkšanas par citiem, nevis par sevi. Jēzus saka, lūdziet bez mitēšanās. To laikam pat kontemplatīvās māsas nevar, ja mēs to saprotam tieši. Ja mēs to saprotam ar savu sirdi, tad tas ir izdarāms. Bet ir praktiski, mēs to varam darīt gan kopā ar citiem, mēs to varam darīt vieni paši un vislabāk pēc kaut kādas noteiktas schēmas. Mums ir praktiski vecākā sistēma, tā tad ir stundu liturģija no breviāra, ja, ko mēs lūdzamies gan priesteri, gan māsas, vai ne? Māsām nezinām, bet kas ir. Labi. Tātad priesteris lūdzās, es arī lūdzos. Šobrīd latviski ir pieejams tikai mazais breviārs, parastam liturģiskam laikam, bet viņas ir tādas biezākas tās grāmatas. Mēs lūdzamies neiztulkotās, lūdzamies arī vāciski, citi lūdzas poliski, dažādi. Ir, man liekas, internetā, es zinu, arī angliski ir pieejams, krieviski ir pieejams. Nu, ja kāds grib šo rakstīto formu atrast un lūgties. Noslēgumā es gribu vēlreiz atgriezties pie
Tēvs mūsu lūgšanas, un tas varbūt jums arī atbildēs uz jautājumu, kas bieži rodās, kāpēc Dievs klusē. Tā ir kāda vācu autora pārdomas par lūgšanu Tēvs mūsu. Nekad nesaki Tēvs, ja tu neuzvedies kā dēls vai meita. Nekad nesaki mūsu, ja tu lūdz tikai sev. Nekad nesaki svētīts, lai top tavs vārds, ja centies iegūt uzslavas tikai sev. Nesaki, lai nāk tava valstība, ja gribi palielināt savu ietekmi. Nesaki tavs prāts, lai notiek, ja gribi tikai savas vēlmes īstenot. Un nesaki, mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, ja nerūpējies par citu vajadzībām. Nesaki, piedod mums mūsu parādus, ja ienīsti cilvēkus ap sevi. Un nekad nesaki, neieved mūsu kārdināšanā, ja pats neizvairies no kaitīgā un sliktā. Nesaki, atpestī mūs no ļaunā, ja pats neiestājies par labo. Un nekad nesaki, lai nāk tava valstība, spēks un gods, ja tu raugies rītdienā ar pesimismu. Ja tu lūgšanas vārdus, Tēvs mūsu, neizrunā nopietni. Paldies! Kamēr vēl visi esat karsti, tikmēr vēl vienu dziesmiņu otro. Trenēsimies reiz pateikties par visām saņemtajām žēlastībām. Man te būtu pašam ko pabrīdīties. Viens ģeblīt. Pārbaudīs vienkārši. Mēs varētu vienkārši viņa talantu pārbaudīt. Viņš ir kā ķera, tas ir lāminums. Viņš saka, varot piespēlēt Dievam, ko spēlē, viņš tā jūtot un piespēlēt līdz pārpastīs. Viņš jau saprata. Sirds viņa
Lūk, talanti. Un tagad varam atkal iekārtoties, ja? Pamazām un šo to. Es gribētu izstāstīt vienu anekdoti. Tādā veidā ar lūkšanu. Pārsvarās mums bija obligāti jāstāsta anekdoti. Māsas ļoti daudz piemēru stāstīja interesanti šis anekdoti.